Jelgavas pils ir lielākā pils Baltijā. Te bija Kurzemes un Zemgales hercoga rezidence. 1738. gadā šo baroku stilu pērli uzcēla slavenais arhitekts Francesco Bartolomeo Rastrelli. Pils ir savā laikā piedzīvojis dažādas likteņas, gan ļoti skaistas laikus, gan ir ļoti bēdīgas laikus, jo pili ir postījuši gan Napoleona armija, gan Pirmajā pasaules karā. Ļoti smagi pils ir cietusi Otrā pasaules kara laikā. Un šobrīd pils atkal piedzīvo savu laika renesansi, jo šobrīd šeit ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tas, ka hercogu pils pārtapa par mācību iestādi, muzejam ne tikai netraucē, bet drīzāk palīdz. Tas saglabā pilī dzirkstošu dzīvi, tāpat kā 18. gadsimtā, kad te notika balles. Man jāsaka liels paldies studentiem, jo, teikšu godīgi, studenti novērtē to auru, to gaisotni, to pašu ēku, kurā viņi ikdienā ir. Un mēs parasti cenšamies tādu lielāku akcentu likt nevis uz telpām, bet tiešām uz pasākumiem. Tā ļoti skaists pasākums ir muzeja nakts, ka mēs katru gadu mājā šeit līdz 1:00 pilsētas iedzīvotāji un viesi var baudīt pils auru. Mums ir iespēja šeit pilī laulāties. Gan pils pagalmā ir laulību ceremonijas bijušas, gan arī pils sudraba zālē. Mums ir tāds skaista iespēja iedzert kopā ar hercogu šokolādi, jo šokolāde ir tāds dzēriens, ko 17. un 18. gadsimtā baudīja tikai hercoga galmos, hercoga karaļa galmā. Un tā kā mēs atrodamies hercoga rezidencē, tad arī šeit ir iespēja baudīt ar hercogu kopā karsto šokolādi. Un tad ir ļoti skaists Ziemassvētku balles mums ir katru gadu. Tāpat ir tādi formālāki vai neformālāki pasākumi, kas ir saistīti tieši ar universitātes dzīvi. Par galma dzīvi stāsta muzeja ekspozīcija, bet Cikilstāvā ir izveidotas kapenes. Šeit ir novietot 30 sarkofāgi. Tā ir atrases vieta Ketneru un Bīronu dinastiju pārstāvjiem, bet galvenais pils lepnums ir īpašie čugunu lējumi. To šeit ir 16 veidi. Viņi ir darināti 18. gadsimtā pēc arhitekta Francesco Bartolomeo Rastrelli metiem, un tādas lauvas un tādas galviņas, Baltijas valstīs jūs pavisam noteikti nekur neatradīsiet. Vispār čuguns tieši tā arhitektūrā, tas nemaz nav tik bieži un tādā daudzumā, tādā, teiksim, bagātībā. Pils atrodas uz salas, bet plūdi šeit nekad nav bijuši. Ģeniālais arhitekts ir visu izreikinājis tik precīzi, ka pils stāv sausa gadu simteņu laikā. Katru gadu mēs skatāmies, būs plūdi pavasarī vai nebūs plūdi, bet pils ir ļoti veiksmīgi uzbūvēta. Un tāds variants, piemēram, kad upes ūdens nāktu pilī, nekad nav bijis. Ir tā, ka vienā pusē ceļš ir ūdenī, pils parks ir ūdenī, bet pati pils stāv sausa cauri gadsimtiem, jau 275 gadus. Nākamajā gadā Jelgavas pils svinēs 275 gadu jubileju. Tam par godu šeit notiks zinātniskā konference veltīta baroka stilam, kā arī koncerts. Visi interesanti tiek laipni aicināti. Pirms 2 gadiem Jelgava atjaunoja Trīsvienības baznīcas torni. Pateicoties modernajām tehnoloģijām, tās apmeklētāji to ir ļoti iecienījuši. Un šeit ir iekārtotas modernas, mūsdienīgas, interaktīvas vēstures ekspozīcijas. Ekspozīcijas vēsta par Jelgavas simboliem, par Jelgavas vēsturi, par Latvijas prezidentiem, kas visi ir nākuši no Jelgavas vai saistība bijusi viņiem ar Jelgavu vai mācījušies vai dzīvojuši. Mēs šeit stāstam par Zemgales reģionu, par Zemgales tautas tērpu, par Latviju rakstiem un, protams, par šīs kādreiz tik ievērojamās Trīsvienības baznīcas vēsturi. Trīsvienības baznīca kādreiz bija lielākā un ievērojamākā Zemgalē, bet Otrā pasaules kara laikā tā ir iznīcināta. Atjaunotais zvanu tornis ir savdabīga vēstures liecība. Tas ir kļuvis par pašu populārāko turisma objektu Jelgavā, un šeit pat ir saglabāta baznīcas saura. Šeit tiešām ik viens apmeklētājs var ceļot laikā, var ceļot gan vēsturiski, dažādos laika posmos iziet cauri no pašiem aizvēstures laikiem līdz mūsdienām un arī iejusties šajā baznīcā, izstaigāt baznīcu no iekšpuses, redzēt, kāda tad baznīca kādreiz ir bijusi, kāds ir bijis interjers, ļoti bagātīgs, ļoti dekoratīvs interjers, kāda ir izskatījusies kancele, kāda ir izskatījusies lasāmpults un altāris. To visu var redzēt šeit, pateicoties jaunām un modernām tehnoloģijām. Protams, var redzēt arī, kāda baznīca izskatījās no ārpuses ar visu augsto torni un smaili, un cilvēkiem rodas tāds priekšstats, kur tad viņi ir atnākuši, kur viņi ir ieradušies. Bet panorāmas skatu cienītāji tiek aicināti uz torņa 9. stāvu. Tā iespēja cilvēkiem ir arī uzkāpt pašā augšējā
9. stāvā skatu tornī un paskatīties uz Jelgavu no visām debes pusēm. Stāvēt stikla grīdas, skatīties ārā pa šo te stikla piramīdas jumtu un vērot skaisto Jelgavas panorāmu. Šī ir ļoti īpaša un ekskluzīva vieta dažādiem saviesīgiem, svinīgiem, arī izklaides pasākumiem. Jāteikt, ka viens var rīkot kādu sev nozīmīgu pasākumu atzīmēt. Tā izskaitā arī laulības šeit reģistrēt, un arī var atbraukt vienkārši uzdejot kāzu valsu uz stikla grīdas, var skaistas bildes uzņemt, lai paliek par piemiņu, atrasties tā virs zemes, ka visa Jelgava ir pie kājām. Tā ir tā īpašā sajūta. Un, jā, var svinēt arī, teiksim, kristības, var svinēt jubilejas, dzimšanas dienas. Tā kā esam atvērti ļoti dažādiem interesantiem un jaukiem pasākumiem. Visus interesantus pirmajā stāvā gaida informācijas centrs. Tur var saņemt gan bukletus, gan citu nepieciešamo informāciju par Jelgavu. Nu reiz esmu atradis patīkamu saulainu dzīvokli ar augstiem kokiem logu priekšā, tā sakot dārzā. Te es ceru atspirkt. Tā savā vēstulē rakstīja Ādals Alunāns par savu jauno dzīvokli Jelgavā Filozofu ielā 3. Tagad te atrodas Ādalfa Alunāna memoriālais muzejs, vienīgā piemiņas vieta, kura veltīta Latviešu teātra tēvam. Mums ir ļoti daudz oriģinālu lietu, jo viņa mazdēls Ādolfs Švanbergs bija ārkārtīgi inteliģents cilvēks. Un 1968. gadā, kad tika iekārtots pirmais muzeja variants, tad viņš atveda visu pēc saviem ieskatiem, jo viņi to darīja kopā ar mūsu teātri, kopā ar Lūciņu Fēdovu. Un jau no 1978. gada šis muzejs ir Ģeterta Elijas Jelgavas vēstures un mākslas muzeja filiāli. Ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību pagājušajā gadā muzejs tika izremontēts. Atjaunotā muzeja ēka ieguva sudraba godalgu kā gada labākā būve Latvijā. Jaunajās telpās apmeklētājiem tiek piedāvāts piemērīt pagājušā gadsimta tērpus un paskatīties teātra iestudējumus. Arī paši muzeja darbinieki velkā senlaicīgas kostīmus, kas pastiprina muzeja auru, bet pat ekspozīcija ir moderna un interaktīva. Mēs varam uzņemt tagad muzejā cilvēkus ratiņkrēslos, māmiņas ar ratiņiem var iebraukt šeit. Mēs varam filmā parādīt otro stāvu. Mēs varam ļaut pie mūsu skārienu jūtīgā ekrāna individuālajiem apmeklētājiem vai, piemēram, skolēniem, kuriem ir vēlmi strādāt kādu projektu par Ādolfu Alunānu. Viņš šeit var ļoti daudz informācijas apgūt. Mūsu otrais stāvs memoriālās istabas mēs rādam. Patiesībā sakot, mēs mēģinām pieskaņoties katrai ekskursantu grupai. Mēs pajautājam, kāda ir jūsu vēlmi, cik daudz jūs gribētu redzēt, kāds ir jūsu laiks atvēlētais ekskursijai. Un tieši tā, 5 minūtes pirms ekskursijas vai tieši ekskursijas laikā, mēģinām arī sakārtot savu stāstījumu, pārkārtot, kā saka, visas tās informāciju galvā un sniegt viņiem to, ko viņi vēlas. Jelgavā Filozofu ielā 3 Alunāns nodzīvoja savu mūžu 2 pēdējos gadus, un šeit arī sagaidīja savu nāves stundu. Muzeja darbinieki saka, teātra tēva garas dzīvo šeit joprojām, un viņi ļoti pārdzīvoja to, kā Alunāns pārcietīs remontu. Viņš mīl šo māju, un viņš patiesi šeit uzturas šajā mājā. To mēs šad tad jūtam, bet viņš ir ļoti labdabīgi noskaņots. Un tad, kad notika remonts, mēs tā stingri pārdzīvojam, un mēs teicām, kur tagad mūsu patrons nabadzīņš, kur viņš tēt mitinās. Un, kad notika muzeja atvēršanas svētki pagājušajā gadā, tad, lūk, mums toreiz Alunānu spēlēja Arvīds Matisons, un Arvīda balss atskan, Ādolfs ir atgriezies, jo ārdurus pašas no sevis atvērās un vairs neaizvērās. Netālu no Jelgavas Ozolniekos atrodas motosporta muzejs. To izveidoja pazīstams motosportists un treneris Alfreds Zamockis. Tā doma pamazītņam radās, ka vajadzētu vienu motociklu uz piedestālu nolikt, lai redz, tā lieta sākās un ar tādiem ķeburiem tur gāza vaļā ne pa jokam. Un tā kā vienu bija dabūjis uztaisījis, tad radās doma biedri un iznāca tikt man uz ārzemēm. 87. gadā es tiku uz Angliju.
Tajā laikā iespēja viesoties Anglijā viennozīmīgi bija jauna un neredzēta pieredze, kur atklāja retro tehnikas dažādību un to, kā sporta veterāni rīko dažādas sacīkstes. Tad viss man atplaiksnīja tā kā momentāli es sapratu, kas notiek, kas ir jādara. Un tad es sāku intensīvi visās malās meklēt tos motociklus. Man laimējās, es vēl paspēju. Ir daudz tādi zēni, kas uzskatīja to par biznesu un ties motociklus tik gāza prom uz ārzemēm un sita gaisā pa puscenu, viss sadāk tur gāja. Man bija tādi gadījumi, es arī esmu daudz ko uz ārzemēm izvērts, bet es toties tajā vietā es ievērstu tādus eksemplārus, kas viens motocikls pret 10 varētu tā teikt. Mūzejā ir 22 eksponāti. Visvecākais motocikls ir ražots 1925. gadā. Visi spēkrati ir kā bērni, kuri saimniekam ir vienādi mīļi. Te neko nevar darīt. Visi motocikli man mīļi. Neviens nav trakāks pa otru. Visi man būtu kā paša. Viņi ir atdzīvināti. Un tāda sajūta bija, ka viņi man paši sāk nākt klāt, kad viņi jūt, ka būs zapti. Viņus iznīcinās vai kaut ko nogrūdīt, bet viņi ir tur, kur viņiem jābūt. Viņi ir motosporta muzejā. Līdztekus motocikliem muzejā var apskatīt arī motosporta ekipējumu. Ir arī radioaparātu, mūzikas instrumentu un arī sadzīves priekšmetu kolekcijas. Ir motosports ar visu garnīru. Kas tad ir garnīrs? Tas ir sadzīves uzdzīves priekšmeti, bez kuriem motobraucējs nevarēja iztikt. Un, ja jūs atbrauksiet, jūs redzēsiet, tas ir tāds, ja tiešām cilvēks ir tendēts uz motosportu un kaut ko skaistu, ko agrāk cilvēki radīja apmēram jau 100 gadus atpakaļ, jau 200 gadu atpakaļ. Radīja visu skaistu un konvejers un plastmas, ko tagad štancē nebija modē, un šīs dienas ātrums, tas tajā laikā nebija vajadzīgs. Cilvēki mācīja dzīvot skaistāk. Pats Alfreds Zamockis sportu pameta pirms 32 gadiem traumas dēļ. Viņš ir pārliecināts, labāku karjeras turpinājumu vēlēties nevar. Dzīve ir skaista, tiešām, un ar motocikli ir iznāk, ka vēl skaistāk. Tas ir tāda cilvēka, tāda šļaka, jeb kā saka, uz tiem motocikliem ķert, tie esam mēs, lai dzīvo motosports. Tie, kas mani redzēs un dzirdēs, tie teiks, jā, viss iet uz priekšu, nekas nav zudis, un kaut ko mēs vēl saglabāsim līdz pēdējiem brīdim, kad būsim spējīgi kaut ko rādīt.